Atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 4. maijā Rīgas iedzīvotājus un pilsētas viesus aicina apmeklēt svētku koncertus, latviešu filmu maratonu, pasākumus Ziņu tēvu sētu Vērmanas dārzā un pavasaris roks Daugava 11. novembra Krastmalā, vērot uguņošanas starptautiskās sacensības, kā arī piedalīties kompozīcijas Ziedu Latviju veidošanā un akcijā Apskauj Latviju. 4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā 13:00 šeit pie Kārļa Ulmaņa pieminekļa arī Rīga piedalās akcijā Apskauj Latviju. Akcijas ietvaros 45 Latvijas pašvaldībās pierobežā tiek stādīti ozoli, kas apskauj Latviju, un tas notiks arī šeit. Kopā ar Iekšlietu ministrijas valsts struktūru un Rīgas domas pārstāvjiem iestādīsim skaistu ozolu, kas, es ceru, kuplos daudzus gadus. Lai tas viss ir skanīgāk un skaistāk, padziedāsim kopā ar folkloras kopu Skandinieki un izvērtīsim šo ozolu stādīšanu par tādu sirsnīgu un jauku notikumu, lai turpmāk, ejot garām šai vietai, mēs vienmēr atceramies, viņš te parādījās 4. maijā un tā bija tā diena. Tieši neilgi pirms Latvijas 100 gadus. 4. maijā 11. novembra Krastmalā gaidīts ik viens uz Latvijas roka un pop-roka grupu parādi Pavasaris roks Daugava. Tajā no 17. uzstāsies grupa Slinga, Ivo Fomins un grupa Tumsa un autobus Debesīs. Parādas noslēgumā būs dzirdams Jura Kulakova leģendārais cikls 7,5 dziesmas ar Eduarda Veidenbauma dzeju, kā arī iemīļotas un līdzdziedamas kompozīcijas dziesminieces Ievas Akurāteres izpildījumā. Koncerta apmeklētājiem 11. novembra Krastmalā būs iespēja gardi ieturēties, baudot gan latviešu tradicionālos ēdienus, gan arī Latvijas mairažotāju sarūpētos gardumus. Un no 2022 tiks dots starts uguņošanas sacensībām. Šeit uz AB Dambja būs Meksikas komanda, Anglijas komanda un Somu komanda. Katra komanda uguņos 7 minūtes. Īpaši būs tas, kad ir obligātā daļa, 1,5 minūte katrai komandai uz skandiem Rīga dimda. Būs publikas balsojums ar SMS un žūrijas vērtējums. Un beigās, tad, kad būs paziņot uzvarētāju, tad būs mūsu kompānijas noslēguma uguņošana. 4. maijā sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas. Plašāka svētku programma ar informāciju par dalībniekiem, norises laiku un vietu pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv. Svētku pasākumus atbalsta Rīgas dome.